Izveidot Etsy veikala baneri, jeb plakātu, kas ir, kad cilvēks iet iekšā jūsu veikalā, pašā augšā viņš redz. Mēs izmantosim šajā video klipā Canvu, kas ir bezmaksas mājaslapa aplikācija. Ieiet iekšā Google, ierakstiet canva.com. Pieregistrējieties un tālākās darbības jums būs search panelīts augšā un rakstiet Etsy. Iepriekšējā video mēs uztaisījām logo, ikonu, tagad mēs uztaisīsim coveru. Tas ir kā plakāts. Izmēri ir vairāki, bet es ieteiktu izmantot 1200 uz 300 pikseļiem. Izvēlamies virsū, jeb jūs varat arī paši izveidot pēc citiem parametriem. Citi parametri var būt 3380, 3380 uz 840. Tā arī var uztaisīt, bet viņi būs lielāki un viņi ilgāk lejuplādēsies. Tā kā ņemam no parauga, ko mums jau dod, un kas būs arī mums paraudziņi, ko mēs varēsim izmantot. Rakstam Etsy un Shop Cover. Spiežam virsū. Šeit jūs varat izvēlēties kaut kādu paraudziņu, ko jūs vēlaties. Es paņemšu kaut ko tādu krāsainu šodien šo template. Uzspiežam customizēt. Tālāk. Jūs šeit varat viņu pilnībā editot. Šeit jūs varat paņemt, piemēram, ielikt iekšā šeit savas bildes. Ejam iekšā, piemēram, uploados un paņemsim kaut kādu, piemēram, tā. Šeit jūs varat arī ielikt savas bildes droši. Jūs varat arī paņemt vienkārši gatavās ierakstīt font case. Ielikt, piemēram, šitādu bildi, kad bildi ir, kā uzdrukojot virsū, un, piemēram, šitādu bildi. Tā var izdarīt. Ja jūs varat ievietot iekšā savu bildi, uzpaliešam upload, ejam iekšā kaut kādu nosludinājumu, kāda jums bilde, un, piemēram, es paņemšu, paņemsim šo bildi. Kad bilde ielādēsies, jūs varat viņu tā arī izdarīt, jeb jūs varat arī uzspiežt background remover. Un viņš izgrīzīs ārā jums to telefonu vāku. Piemēram, redziet, ar roku viņš izgriez ārā. Piemēram, ja jūs vēlaties šeit vispār neko nelikt, jūs varat paņemt arī uztaisīt, piemēram, tā. Un rakstam savu, piemēram, new arrival, yoga. Vai new designs un rakstiet best gifts for new for Xmas. Varat tā uzrakstīt, varat samazināt viņu šeit, visu kaut ko darīt. Būs atsevišķi video arī kā par kanvām. Un rakstiet savu veikalu, vai varat vienkārši kaut kādu logo uzlikt, ja jums ir. Un arī lejuplādējam. Kad ir lejuplādējies, ejam iekšā pēc siena, uzspiežam uz pilspalviņu savai, un kad jūs esat, kur jūs logo mainījāt, turpat augšā uzspiežat editot baneri šeit. Uzspiežam un change layout. Šeit jūs varat to layoutus mainīt, ka jūs varat kolāžu, kādu jūs vien vēlaties. Ja jums ir savādāk, neuztraucieties, Etsy visu laiku mainās, tā kā
Varbūt arī, ka jums tā ņemam karuseli, uzspiežam un ievietojam iekšā. Jūs arī varat vairākus tādus likt. Tā kā, kad ir gatavs, paņemam, piemēram, šitādu un, redziet, ir jau gatavs. Un spiežam seju un tas pie šī video viss.